Sveiki visiem! Smarta laiks ir atkal klāt. Šī ir zināšanu spēle visiem tiem, kas tuvākā vai tālākā nākotnē vēlas kļūt par lieliskiem speciālistiem savās darba vietās un tikpat lieliskiem darba devējiem savā uzņēmumā. Mēs visi gribam darbu, kas mums patīk un kurā mēs jūtamies labi un droši. Tieši tāpēc mēs noskaidrosim šodien labāko Latvijas skolēnu komandu, kura vislabāk orientējās darba tiesību un darba drošības jautājumos. Uzreiz saku, ka finālā žūrijas sastāvs ir pastiprināts. Kā jau finālā. Ļaujiet iepazīstināt. Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkeviča. Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš Pužuls. Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos Kaspars Rādzenājs. Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis. Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors vietnieks Eduards Filipovs. Sijā Grifs mārketinga un pārdošanas daļas vadītāja Laura Indenberga. Jāsaka godīgi, mums aiz muguras ir 5 smagi, bet tepat laikā ļoti smaidīgi un cerību viesoši pusfināli, kuros mēs noskaidrojām katra reģiona labāko komandu. Kā pirmie finālā iekļuva Rīgas Hanzas vidusskolas 12. C klases komanda ar nosaukumu Progress. Rīgas reģiona uzvarētāji. Viņi šodien būs sarkanos krekliņos. No Latgales finālā iekļuva Aglonas vidusskolas 11. B klase. Viņas sevi ir nodēvējuši par komandu Impuls. Viņi šodien būs dzeltenās formās. Kurzemes labākā komanda nāk no Pavilostas vidusskolas 12. klase, un viņu nosaukums ir Vētras spēle. Viņi mums būs ar zilajiem krekliņiem. Zemgales lepnums Iecavas vidusskolas 11. A klase, jeb kodētais nosaukums Piekdiena. Oranžās krāsas krekliņi. Un Vidzeme lepojas ar Andreju Upīšu Skrīveru 12. A klasi, jeb komandu ar nosaukumu Zīmuļi. Viņi mums šodien zaļās krāsās. Un arī fināli mēs sākam ar brīnišķīgo uzdevumu, kas sastāv no jautājuma, atbilžu variantiem un katram spēles dalībniekam pa vienam jautājumam. Esat gatavi? Pirmais jautājums. Laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, neieskaita. Variants A – pārējošas darba nespējas laiku. Variants B – grūtniecības atvaļinājuma laiku. Variants C – laiku, kad darbinieks nav veicis darbu attaisnojošu iemeslu dēļ. Vai variants D – bērna kopšanas atvaļinājuma laiku. Kolēģi, jūsu atbilde. Es centīšos to norakstīt uz fināla satraukumu vai sākuma satraukumu. Pareizā atbilde ir D – bērna kopšanas atvaļinājuma laiku. Darbinieks pēdējos 6 mēnešos nopelnīja 1500 latus. Kāda ir viņa mēneša vidējā izpeļņa? Variants A – 9000 latu. Variants B – 250 lati. C – 255 lati. Vai D variants – 200 lati. Jūsu atbilde? Pareizā atbilde ir B – 250 lati. Nākamais jautājums. Pusaudzim ikgadējais apmaksātais atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par. Variants A – 20 darba dienām. Variants B – 30 dienām. Variants C – 30 darba dienām. Vai variants D – 1 mēnesi. Lūdzu, jūsu atbilde? Aplaus jums, aplaus mums beidzot. Pareizā atbilde ir D – 1 mēnesi.
Kādai darba aizsardzības zīmju grupai pieder šī zīme? Variants A – rīkojuma, variants B – brīdinājuma, variants C – aizlieguma vai variants D – nevienai no nosauktajām. Lūdzu, jūsu atbilde. Ar zīmēm mums viss ir kārtībā. D atbilde ir pareizā, nevienai no nosauktajām. Kādām darba aizsardzības zīmju grupām ir vienādas ģeometriskās formas? Variants A – rīkojuma un brīdinājuma, variants B – aizlieguma un ugunsdrošības, variants C – rīkojuma un aizlieguma, variants D – ugunsdrošības un brīdinājuma. Lūdzu, jūsu atbilde. Pareizā atbilde ir C – rīkojuma un aizlieguma. Kas jādara nodarbinātajam, ja viņš, evakuējoties no darba vietas, redz izgaismotu šādu zīmi? Variants A – gājēju kustība pa labi, variants B – evakuācijas izejas virziens, variants C – cilvēka evolūcijas ceļš, variants D – tuvākais ekoloģiskās produkcijas veikals. Lūdzu, jūsu atbilde. Tepat laikam nav jāsaka malači. Vienkārši pareizi. B variants. Evakuācijas izejas virziens. Kas ir uzticības persona? Variants A – darba devēja nominēts pārstāvis, variants B – darbinieku ievēlēts pārstāvis, variants C – uzticams darbinieks, no kura droši var aizņemties līdz algai, variants D – valsts darba inspekcijas amatpersona. Lūdzu, jūsu atbilde. Pareizā atbilde būs B – darbinieku izvēlēts pārstāvis. Pusaudžiem ir tiesības uz pārtraukumu darbā, ja viņa darba laiks ir ilgāks par variants A – 3 stundām, variants B – 4,5 stundām, variants C – 6 stundām, variants D – 7 stundām. Lūdzu, jūsu atbilde. Pareizā atbilde ir 4,5 stundām. B. Darba devējam ir tiesības jautāt par darbinieka piederību arotbiedrībai. Variants A – darba intervijā, variants B – slēdzot darba līgumu, variants C – pirms darba līguma uzteikšanas vai variants D – nav tiesību jautāt. Lūdzu, jūsu atbilde. Pareizā atbilde ir C – pirms darba līguma uzteikšanas. Uzteicot darba līgumu darbiniekam, kas ir arotbiedrības biedrs, arotbiedrības piekrišana nav jāsaņem, ja variants A – tiek samazināts darbinieku skaits, variants B – darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpjas darba līgumu vai noteikto darba kārtību, variants C – darba līgums tiek uzteikts darbiniekam noteiktajā pārbaudas laikā, vai variants D – darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai. Lūdzu, jūsu atbilde. C atbilde ir pareizā. Darba līgums tiek uzteikts darbiniekam noteiktajā pārbaudas laikā. Cīņa turpinās vieni no svarīgākajiem cilvēkiem šajā spēlē. Tie ir komandu kapteiņi. Tā teikt, lielā spēka turētāji un virzītāji. Atšķirībā no pusfināliem, kapteiņi, jums būs 3 jautājumi. Kurš pirmais pareizi atbild, tas arī uzvar. Noteikumi skaidri? Pirmais jūsu jautājums. Ja darba līguma uzteikuma termiņš beidzas 2012. gada 10. martā, kurā datumā būs darbinieka pēdējā darba diena? Variants A – 9. marts, variants B – 10. marts, variants C – 11. marts, variants D – 12. marts. Esmu saņēmis žūrijas rezultātus par pirmo jautājumu. Kapteiņi, es novēlu jums daudz veiksmes nākamajos 2 jautājumos. Neviens no jums nav atbildējis pareizi. Pareizi atbilde ir D – 12. marts. Kapteiņiem 2. jautājums. Kurš no minētajiem darba vides risku uzskaitījumiem visprecīzāk raksturo mežsaimniecībā nodarbinātā riskus? Variants A – fiziskie riski, bioloģiskie riski, traumatisma riski, mikroklimats. Variantu B piedāvāju ķīmiskie riski, psihosociālie, traumatisma un elektriskie riski. Variants C – kancerogēnie, elektriskie riski, mikroklimats un traumatisma riski.
Variants D – sprādzienu bīstamības, toksiskie riski, stress un traumatiskie riski. Kapteiņi, ir tāda sajūta, ka jūs visi esat strādājuši mežā. Tā ir? Noteikti, ka ir. Jo visi jūs atbildējāt pareizi, apgalvojot, ka tas ir A variants. Bet visātrāk to izdarīja un punktus nopelna Juris no Aglonas komandas. Kapteiņi, trešais jautājums. Pēdējais jums. Darbiniekam noteikta darba alga 2 lati stundā. Normālais darba laiks 2011. gada februārī bija 160 stundas. Darbinieks nostrādāja 170 stundas. Kāda darba samaksa pienākas darbiniekam par februāra mēnesi? Variants A – 360 lati, variants B – 320 lati, variants C – 340 lati vai variants D – 380 lati. Žūrijas rezultāti man ir rokā. Mikus, manuprāt, tu nospiedi pogu tad, kad es vēl nebiju ticis līdz C variantam. Vai ne? Tu nospiedi nepareizo burtu. Tu zini tagad pats. Tagad tu zini. Savukārt uzreiz pēc tevis zibenīgā ātrumā vienlaicīgi pogas nospieda gan Reinis no Iecavas, gan Ārnis no Skrīveriem. Jums ir jāpriecājās, jo viņi bija ne tikai ātri, bet arī precīzi, nospiežot variantu A 360 lati. Kapteiņi brālīgi sadala punktus uz pusēm. Pirmā uzdevuma ir gatava vērtēt arī žūrija. Vārds Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoras vietniekam Eduardam Filipovam. Ko es gribētu akcentēt, kad svarīgi ir saglabāt šo zināt koordinātas laikā, telpā un likumi. Viss šīs komponentes ir svarīgas. Tad jautājuma būtība ir par to, kas ir šis 10. marts. Kas tā ir pa diena? Sēsdiena. Un pie šiem nosacījumiem tad pareizā atbilde ir 12. marts, kas ir pirmdiena, nākamā darba diena, tad pēc brīvdienām. Paldies, visi maleči! Atklāšu, ka man ļoti patīk darboties ar koku, tāpēc es bieži eju uz galdniecību. Pasūtu tur meistariem kādu darbiņu, vai pats varbūt izdaru, bet ejot vienreiz uz galdniecības darbnīcu, es sapratu, ka šis gadījums man ir jānofotografē. Kāpēc? Tāpēc, ka tur nav nevienas drošības zīmes, lai gan meistari ir uz goda. Komandu pārstāvi, es šo bildi esmu ielicis datoros, jūsu datoros, un tur ir 11 vietas, uz kurām jums ir jāuzliek drošības zīmes. Proti, šī galdniecība jāpadara daudz, daudz labāka. Un, protams, arī drošāka. Vai esat gatavi? Lūdzu, varat sākt! Atvēlētais laiks uzdevumam ir beidzies. Ko par to visu domās žūrija? Vārds Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības konsultantam darba aizsardzības jautājumos. Martiņam Pužulam. Daudzas zīmes, kas ir saliktas šeit, piemēram, šajā piemērā, varbūt nedaudz atšķīrās no tām zīmēm, ko ielikāt jūs. Bet tā ideja, kāda ir bija paredzēt jūs, kā teikt, risinājumos, bija pareizā. Vispirms visi noteikti pareizi salikt šo ugunsdzēšanu aparātu. Kaut kā īstenībā viņš tāda ļoti sabiris ar tām skaidām un tam līdzīgi it kā noslēpies. Jā. Man ļoti patīk, kad ne tikai eksplozīvā vide, kas ir, kā teikt, pašā stūrītī iezīmēta, bet arī ugunsdrošā, kā teikt, degošās vietas ir visas apzīmētas. Un ļoti skaisti, ka bija sazīmēti arī šie elektrobīstamības zīmes, kas šajā darbnīcā ir viena, kā teikt, no galvenajām, varbūt, zīmēm, jā. Visumā ir ļoti labi, bet jūs noteikti, kad redzēsiet savas galdnieku darbnīcas, vai jūs strādāsiet savās darba vietās, noteikti par to piedomājiet. Jo sākotnēji šajā darbnīcā, kurā ieklīda smārts, izrādījās, ka nav nevienas drošības zīmes. Paldies jums! Lūkosim, ko mums ir izdarījusi komanda Progress. Komanda Impulss. Lūdzu, viņu darbiņš. Arī daži krustiņi ir. Komanda Vētras spēle. Jūsu darbiņš. Ko mums ir sadarījuši piekdieņi?
Un visbeidzot arī komanda Zīmuļi un viņu darbiņš. Es atkal esmu varenčeklas puika. Esmu sarūpējis vēl jautājums aploksnēs. Kā tas bija ierasts pusfinālā, vai ne? Atceraties, es joprojām gribu, lai jūs pareizi izrēķināt savu darba algu. Es gribu, lai jūs atbildat uz jautājumu, kad jums drīkst likt virsū virsstundas. Es arī gribu, lai jūs atbildat uz jautājumiem par darba vides faktoriem. Gan jau vēl ar kaut ko es jūs tur iekšā iepriecināšu. Atceraties pusfinālu, nu sazinu, varbūt jums kaut kas no tā laika nodara. Un, protams, paļaujieties uz savām galvām. Viņas ir pietiekami gudras. Domājiet! Malačī! Mēs ar jums, skatītāji, tiekamies pēc maz brītī. Pirms reklāmas es komandām iedevu aploksnes. Tajās bija vairāki uzdevumi. Kā jūs tikāt ar to galā? Vienkārši. Ļoti labi. Bet tomēr žūrija ir izvērtējusi jūsu darbus, un viņi ir gatavi sniegt savu komentāru. Komanda, šis uzdevums vairāk bija vērsts uz to, lai mēs pārbaudītu, kā jūs spējat orientēties darba likumā. Jāsaka tā, ka finālā tiešām ir iekļuvušas tās komandas, kuras spēja pietiekoši labi darba likumā orientēties. Tajā pat laikā bija komandas, kuras to dara labāk. Tas, ko mēs gribētu izcelt, īpaši jautājums bija par darba algas aprēķināšanu. Jāsaka tā, ka tas bija pietiekoši sarežģīts, un tas izdevās ne visām komandām. Galvenais, kas jums bija jāņem vērā, ja darbinieks pēdējos 12 mēnešus nav strādājis, tad viņa vidējo izpeļņu rēķina pēc minimālās mēneša algas. Tas ir numur 1, kas jums bija jāzina. Ja darbinieks šajā kāzusā bija nostrādājis pie darba devēja vairāk kā 10 gadus, tad viņam pienācās atlaišanas pabalsts 3 vidējo izpeļņu apmērā. Līdz ar to 3 vidējās izpeļņas reiz 200 lati ir 600 lati pienākās atlaišanas pabalsts. Attiecībā vēl uz uzdevumiem, kurus jūs risinājāt, vēlos uzsvērt to, ka, ja uzņēmumā arotbiedrības biedri ir vairāk kā 50%, tad šis koplīgums jāapstiprina nav. Tomēr, ja uzņēmumā arotbiedrības biedri ir mazāk kā 50%, tad noslēgtais darba koplīgums stājas spēkā tikai pēc šī koplīguma apstiprināšanas kopsapulcē. Tie, kas to zināja, atbildēja pareizi. Pārējiem, diemžēl, punkti nebija. Diezgan liela nozīme ir darba aizsardzības instruktāžai, taču bieži vien mēs grēkojam. Vai nu neuzklausot to, vai arī vienkārši to nenolasot, un mazums notiek nelaime. Komandu dalībniekiem būs uzdevums izvēlēties sev vienu profesiju un atbilstoši tai instruēt darbinieku, kas viņam ir jāievēro, vēl vairāk, kas viņam ir ļoti īpaši jāievēro. Lūdzu. Komandas ir gatavas vienai kārtīgai darba drošības instruktāžai. Mums sāks komanda Progress un viņu pārstāvēs Fricis. Frici, lūdzu. Fricis savukārt instruēs nevienu citu kā valsts darba inspekcijas direktoru Renāru Lūsi, kurš ir topošais velokurjers šajā gadījumā. Tad braucot ar velosipēdu būs jāvalkā ķiveri, jālieto atstarojoši elementi un lampas. Dienas tumšajā laikā jums ir jābūt velotiesībām, vai arī vienkārši B kategorijas tiesībām. Braucot jāievēro ceļa satiksmes noteikumi un braukt atbilstoši savām fiziskajām spējām un laikapstākļiem. Skaidrs precizējuši jautājums. Es drīkstu lietot mobilo telefonu, ja priekšnieks, ka jūs zvanat man? Jā, bet jūs nedrīkst braukt ar vienu roku. Jums jāapstājās un tad jūs drīkst atbildēt. Paldies, Fricim! Mēs ķeramies klāt komandai Impuls un Mārīte. Mums ir gatava noinstruēt topošo bārmeni. Labdien! Labdien! Tā kā šī ir jūsu pirmā darba diena bārmeņa darbā, jums vēlētos jūs iepazīstināt ar dažiem drošības noteikumiem. Pirmkārt, nelietojiet alkoholu un citas apgrēbinošas vielas darba laikā. Lietojiet jums izsniegtos darba apģērbu un aizsardzības līdzekļus, īpaši neslīdošās kurpes. Par neskaidrībām vai nelaimes gadījumiem obligāti ziņojiet man vai attiecīgi vadībai un turiet kārtībā savu darba vietu. Drīkst jautāt, ko darīt, ja klients uzstāja uz kopīgu glāzi?
jums ir pieklājīgi jāatbild, ka jūs to nedrīkstat darīt darba laikā. Paldies tiešām Mārītei par brīnišķīgo instruktāžu. Mēs turpinam ar komandu no Pavilostas, un tā būs Laine. Laina, lūdzu, tev ir jāinstruē topošais lielveikala plauktu kārtotājs. Sveiki! Labdien! Tātad es tevi instruēšu par to, kas tev būs jādara, par aizsardzības noteikumiem. Un pirmais būtu tas, ka tev būtu jāizmanto neslīdošās virsmas apavi, izmantot kāpnes, kur tas ir vajadzīgs, kā arī atbilstoša forma. Kārtojot preces, jāpārliecinās par savu un pircēju drošību, lai netraumētu gan sevi, gan arī viņus. Preces nostiprināt, lai neizkristu no plauktiem. Arī jālieto ķiveri, ja ir nepieciešamība, kad, piemēram, kārto augstākos plauktos. Ievērot drošības zīmes darba vietā, ievērot, protams, iekšējās kārtības noteikumus, kas ir līgumā arī. Paldies Lainai par brīnišķīgo instruktāžu. Laiks piekdieņiem. Katrīna instruēs mūs vienu kārtīgu oficiantu. Viņas visticamāk topošajā restorānā. Lūdzu. Labdien! Labdien! Laipni lūdza mūsu uzņēmuma, bet bišķi vajag arī atgādināt darba drošības noteikumus. Pirmkārt, tā kā jūs būsiet oficiants, jums ļoti laipni jārunā ar klientiem, jo tas ir ļoti svarīgi, jo mēs negribam tos pazaudēt. Jums ļoti līdzi jāsako līdzi higiēnai, jo jūsu pienākums ir apieties ar ēdienu un nedrīkst, lai klienti inficētos ar kaut kādu slimību. Jums, protams, jāievēro drošības zīmes un arī klientiem jāparāda tās ugunsgrēka gadījumā un jāpalīdz tiem iziet. Paldies Katrīnai! Mēs turpinām ar zīmuļiem. Judītei ir uzdevums noinstruēt pietiekami elegantu topošo apkopēju. Judīte, lūdzu. Pirmkārt, ja jūs mazgājat grīdu, obligāti izlaiciet zīmes, kad ir slidena grīda. Tādējādi pasargājot gan savu veselību, gan apkārtējo fizisko veselību. Otrkārt, strādājot ar ķīmiskām vielām, jālieto gumijas cimdi. Skaidrs? Pilnīgi skaidrs. Jā. Jāievēro elektrodrošības noteikumi, respektīvi nedrīkst likt slapjumus uz kontaktiem, obligāti jānoslauka rokas, ja darbojas ar elektroierīcēm. Pēdējais, pēc darba beigšanas neaizmirstiet ķimikālijas un visus pārējos pudlītes aizvērt. Laipni lūgts jaunajā darba vietā. Paldies, priecājos stāties darbā. Paldies! Aplaus Judītei. Judīte ir tikusi pie perfekta apkopēja. Instruktāžas ir veiktas. Ko par to saka žūrija? Vārds topošajam velokurjeram, plauktu krāmētājam un apkopējam, jebšu valsts darba inspekcijas vadītājam Renāram Lūsim. Paldies, man jaunie darba devēji. Es tiešām jūtos gana droši, lai uzsāktu darbu visās 5 profesijās, kurās jūs man noinstruējāt. Bet visvairāk es gribētu izteikt to, ka man ir ļoti droši un patīkam strādāt veloservisā, kurā darba devējs ir stāda drošību augstāk par savu prioritāti. Proti, viņš liek man apstāties, pirms es sarunājos ar viņu, tā kā par to jums liels paldies. Es esmu gatavs arī strādāt par bārmeni. Es domāju, arī tur ar drošību viss ir kārtībā, bet viss labākais, es domāju, būtu apkopējs, jo tur bija uzsvērti visi vissvarīgākie darba drošības aspekti. Nākamais fināla uzdevums būs saistīts ar situāciju, kurā var nokļūt ik viens no mums. Inga un Artūrs, mani draugi, izspēlēs situāciju, kurā komandu dalībniekiem būs jāsaskaita likuma pārkāpumi. Uzmanību, Inga un Artūrs. Inga! Čau! Čau, Artūr! Čau! Nu, klausies, es darbu dabūju beidzot. Pirms 3 mēnešiem sāku strādāt mežā, kokus gāžu, ja ideāli. Pēc mēneša beigsies pārbaudas laiks. Darba arī pietiek, un uzreiz pieņēma. Nē, nu forši, ka tu dabūji darbu. Nu, un cik tad maksā? Nu, vispār pagājušā mēnesī 1000 latus nopelnīju. Tu jau tev sanāk visu dienu rauties, vai ne? Jā. Nu, un cik tad maksā stundā? Stundā ir 4 lati stundā. Bet tas galvenais, ka darba daudz. Nu, un kā tev iet, turpat vēl strādā? Jā, viss labi, darbs ir. Mums atkal tā noteikts, ka 10. datumiņā naudiņai jābūt kontā. Nu jā, nu, ir arī agrāk, dažreiz ir arī agrāk, bet nu, pārsvarā jau vēlāk, tur 11., 12., vienreiz bija 20., bet nu, tas nekas. Vienmēr jau samaksā, mazliet jāpaciešās. Un, nu, dažreiz vienojamies, ka jāpastrādā vairāk, bet nu, nevar jau atteikt. Priekšnieks labs cilvēks un vienmēr arī normāli samaksā. Un,
Nu, man vismaz ir kāds nekāds darba līgums. Līgums. Tu gan esi pareizā. Man nav nekādi tie papīri. Man tie papīri neinteresē. Man galvenais, ka man uz rokas samaksā. Labi, man jāiet kokus gāzt. Pasveicini Zigi. Jā, čau. Piekritīsiet, Inga ar Artūru ārkārtīgi jauki pačaloja. Visi tā kā apmierināti, visi laimīgi un smaidīgi, bet esmu pārliecināts, ka mani kolēģi tur atrada dažas sliktas lietas. Arī komanda Progress izvērtēja šo dialogu, un Fricis ir gatavs pastāstīt, ko viņi konstatēja. Jā, es ar saviem kolēģiem analizējām un konstatējām nepilnības. Tātad šai sievietei nebija noteikti darba algas izmaksas datums. Sievietei nebija konkrēts darba laiks, jo viņai lika strādāt virsstundas. Zēnam nebija darba līguma, un viņam tika noteikts pārbaudas laiks 4 mēneši, kas ir oficiāli drīkst nodot tikai 3 mēnešus. Zēnu uzreiz pieņēma, kas nozīmēja, uzreiz pieņēma darbā. Tas nozīmēja, ka viņam nebija instruktāžas, nebija intervijas un nebija tik pieņemts bez medicīniskās izziņas. Arī komanda Impulse skatījās šo sižetu, un Mārīte ar komandu arī noteikti ir atradusi kaut ko pavisam nelāgu, vai ne? Lūdzu. Nu tā, mēs saskatījām šādas nepilnības. Pārbaudas laiks bija par ilgu. Darba samaksu nedrīkst izpaust. Jābūt noteiktam datumam, kad izmaksā algu. Jābūt noteiktam darba laikam, grafikam. Jābūt darba līgumam. Jāmaksā papildus par virsstundām. Kādas nelikumības šajā sižetā saskatīja Pāvilostas komanda? Edgars mums to pastāstīs. Edgar, lūdzu. Pārbaudas laiks drīkst būt tikai 3 mēneši, un tam vīrietim sanāca 4 mēneši. Nav noslēgts līgums, un ja nav noslēgts līgums, tādā darbā ir nedroši strādāt, nav sociālos garantijas. Maksā uz rokas, nedod atskaites valsts ieņēmumu dienestam. Turpinām ar komandas piekdiena viedokli. To mums klāstīs Katrīna. Video bija diezgan daudzi pārkāpumi. Pirmkārt, mēs ievērojam to, ka tas strādnieks, kas strādā mežā, viņš strādā par daudz stundu. Viņa stāsta, ka citreiz viņam nāca strādāt papildus vairāk, bet par to viņam papildus nemaksā, bet par virsstundām jābūt 2 lielākai maksai nekā parastajās darba stundās. Tūlīt uzklausīsim arī zīmuļu atbildes. Vārds Arnim. Tātad mēs saskatījām šādus pārkāpumus. Kā pirmais būs, ka nav noslēgts darba līgums. Otrais, kad maksā uz rokas, tātad nemaksā nodokļus, nav oficiāli ienākumi. Tad nākamais pārbaudas laiks ir par ilgu, jo viņš jau ir nostrādājis 3 mēnešus, bet vēl tā kā mēnesi viņš strādā, ko tā kā nedrīkst darīt, kā pārbaudas laiku. Ko par šo manu draugu sarunu domā žūrija? Vārds Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības konsultantam darba tiesisko attiecību jautājumos Kasparam Rācinājam. Šis uzdevums laikam bija tāds, kur tiešām Smarta draugiem bija ļoti daudz pārkāpumu, un īpaši tas bija arī ar to, ka viņi paši par tiem lielījās. Tātad pirmais pārkāpums, par ko lielījās, ir tas, ka nav noslēgts darba līgums. Tas ir numur 1. Otrais, netiek maksāta alga oficiāli. Tātad saņem aploksnē. Trešā lieta, kas bija nepareiza, darbinieks tiešām strādā vairāk, jo 1000 latus izdalot uz 4 lati, tur sanāk krietni daudz virsstundas. Tas, kas vēl mums nebija, ja darba līgumā ir noteikts, ka algai ir jābūt 10. datumā, tad viņai ir jābūt 10. nevis vēlāk. Ātrāk, protams, var izmaksāt. Daudzas lietas jūs nedaudz pateicāt ārpus šī uzdevuma, kā piemēram par to, ka darbiniece izpauda darba samaksu. Protams, atcerieties darbinieki vienmēr to, ja jums līgumā ir aizliegts izpaust darba samaksu, tad nevienam par to nedrīkst stāstīt. Ja jums līgumā šāds aizliegums nav, tad stāstiet, un visiem tas būs ļoti interesanti. Ceru, ka jūsu darba attiecībās jums alga būs liela, un jūs varēsiet ar to arī lepoties. Man ir priekšlikums kārtīgi sapucēties. Nu, apskatieties, kas man te ir. Man ir veļa, man ir spīdīgi apģērbi, ūdens necaurlaidīgi apģērbi. Iedomājieties, cik Borats būtu gatavs atdot naudiņas par šādu pelkostīmu. Bet, ja nopietni, tad komandas tūlīt izlozēs sev profesiju, un šīs profesijas pārstāvis būs attiecīgi jāsatērp drošības terpā. Šeit ir apakšiņas, šeit ir augšiņas.
Bet taču mums vajag arī mazas pikantas lietiņas, un tās atrodas man šeit. Piekritīsiet, skaisti, vai ne? Brilles, zābaki, maskas, cimdi, viss, kas nepieciešams drošam darbam. Komandas, tūlīt jūs izvēlēsieties savu profesiju. Ir 7 profesijas, 2 paliks pāri. Gatavi darbam? Pucējamies! Nu, piekritīsiet, smuki sapucējušies, atbilstoši finālam. Svētkus gaidat. Ļoti labi. Mēs sāksim ar komandu Progress, kuras uzdevums bija kārtīgi sapucēt sniega tīrītāju. Fric, es pareizi sapratu? Jā. Lūdzu. Tad šeit mums ir kārtīgi saģērbts sniega tīrītāji, siltajā kombinzonā, sakabe, automātiskā drošības svirve, augstumā strādājot ķivere, kā arī ziemas zābaki. Komandai Impuls trāpījās profesija krāsotājs autoservisā. Tātad mēs izvēlējāmies gāzmasku, tātad izmantoti apavi, vispārīgais aizsarga kostīms, cimdi. Mums ir josta, kurā mēs varam iestiprināt mūsu darba rīkus, kas aktuālajā brīdī nav vajadzīgi. Un pamatā tas ir mūsu krāsotājs, mūsu izpratnē. Vētras spēles. Jums iekrita profesija cilvēks, kas strādā uz ceļa. Līdzina asfaltu betonu, pieļauju, ja? Lūdzu. Kājās ir apavi, kas ir augstāk virs potītes. Atstarojoši apģērbs, lai braucot pa ceļu mēs redzam šo cilvēku, kurš strādā uz ceļa, lai nenotikātu satiksmes negadījums. Un brilles mums būtu, lai mēs varētu pasargāties no dažādu kaut kādas piķu masas, kas notiek uz ceļa, kad lāba bedrītes un šķemmas, lai neiekļūt acīs. Un tas arī būtu viss. Reini, jums gadījās profesija lidmašīnas mehāniķis maina eļļu. Šo sezonu darba modē ir austiņas, kas ir noteikti vajadzīgas, jo lidmašīnas skaļums mēdz sasniegt pat 140 decibels. Brīles, lai aizsargātu no kādiem putekļiem vai kā, kas var veidoties uz lidlauka. Aizsargs cits ir vajadzīgs no 2,5 metriem uz augšu, un daudzas lidmašīnas ir pat daudz augstākas par to. Un, protams, atstarojošās vestes un atstarojošās bikses, kas aizsargā pret sabraukšanu no lidmašīnas, kas nav īpaši patīkami. Zīmuļi, jums ar viens citplanētietis, ja? Jā. Citplanētietis, kurš nav citplanētietis, bet kurš ir cienījams zinātnieks, kurš strādā mikrobioloģijas laboratorijā. Mēs izvēlējāmies šādu te aizsargtērpu. Šeit ir zīme un var redzēt no skābēm, no sārmiem, visādām indīgām vielām, baktērijām. Šeit iekšā šis ir respirators, ir aizsargbrilles. Vēl viņai, protams, ir aizsargcimdi. Viss ideālākajā gadījumā būtu labi, ja viņai būtu aptuveni līdz celim augsti tādi kā plasmasas zābaki, kuriem nav zola, bet ir tāds kā neslīdošais materiāls apkārt. No smuki jau tie mani kolēģi bija sapucējušies. Bet vai līdz galam pareizi? Žūrija mums tūlīt ieviesīs skaidrību. Vārds SIA Grifs marketinga un pārdošanas daļas vadītājai Laurai Indenbergai. Visprecīzākais bija ceļa darbinieks, kā jūs arī redzējāt, bet arī citi bija ļoti interesanti un man ļoti patika kreatīvisms. Taču uz nākotni gribētu jums vērst jūsu uzmanību un ieteikt, varbūt vairāk pievērst uzmanību tieši marķējumiem. Paldies jums liels, jūs bijāt fantastiski! Tas brīdis ir pienācis. Žūrija punktus ir saskaitījusi. Tātad mums ir zināms uzvarētājs. To nosauks Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētājs Pēters Krīgers. Jūs esat malači, jūs šobrīd esat visi uzvarētāji, un jūs esat pārvarējuši tos izaicinājumus, kas jums bija. Un jūs esat pārvarējuši arī paši sevi, bet darba tirgus jūs sagaidīs un ar atplestām rokām, un jūs visiem varēsiet arī citiem mācīt labas lietas. Bet, uzvarētāji ir pavisam tuvu Rīgai. Tā ir Iecavā. Paldies visiem dalībniekiem. Esmu pārliecināts, ka mēs esam padarījuši daudz laba darba. Finālisti un arī visi pusfinālisti tagad dzīvē zina daudz vairāk. Tas ir pats galvenais. Esmu pārliecināts, ka arī jums šis tas aizķērās, vai ne? Tas bija pats arī galvenais, kas mums bija jāpadara. Arī pārējām komandām mums ir sarūpētas balvas. Par Kurzemes reģionu finālistiem ir parūpējušies Liepājas Olimpiskais centrs. Rīgas reģionu finālistiem balvas pasniedz akcijas sabiedrības
Savukārt Zemgales reģiona finālistiem balvas ir sarūpējuši akcijas sabiedrība Olain Farm. Balvas arī no Valmieras piens, tās tiek Vidzemes reģiona finālistiem. Savukārt Latgales reģiona finālistus apbalvo arī Latvijas Finieks. Paldies jums! Mēs tiekamies pēc gada!